Labvakar, ēterā. Šodien mēs runāsim par 2001. gada Saharovas balvas ieguvēju Monsenjoru Zakarijas Kamveņu. Šīs balvas ieguvējs mums māca, ka ārkārtīgi svarīgi ir ieguldīt gan reliģiskajā, gan sociālajā darbā, lai veicinātu kopienas labklājību un taisnīgumu. Viņa piemērs mudina mūs strādāt ar mīlestību, izpratni un līdzcietību, cenšoties risināt gan garīgās, gan fiziskās vajadzības mūsu sabiedrībā. Cilvēki, kurus neapmierina balvas ieguvējs, var izpaust savas neapmierinātību un izmantot dažādus veidus, piemēram, politiskās pretestības, akcijas, kritizēt viņus internetā un arī piedalīties debatēs. Saharova balvas ieguvējs, kā arī sabiedrība kopumā, iegūst papildus uzmanību un izpratni par cilvēku tiesību jautājumiem un miera veicināšanu, kā arī tiek veicināta diskusija un apziņa par šiem svarīgajiem tematiem. Un tagad mēs dosimies pie mūsu kolēģa uz 10 000 km attālo Angolu. Vēl gribētos piebilst, ka Kamveņu atklāja sev ne tikai kā cilvēku cieņas aizstāvi, bet arī liek mums apsvērt, cik svarīgi ir ikvienam no mums cīnīties par taisnīgumu un mieru savā dzīvē un kopienā. Viņa piemērs mūs mudina izkopt un ievērtēt cilvēcisko cieņu un taisnīgumu savā ikdienas dzīvē. Sveiki visiem! Es esmu Monsenjors Zakarijas. Es esmu no Angolas un esmu cilvēku cieņas aizstāvis. Mans dzīves mērķis ir bijis veicināt mieru un aizstāvēt cilvēku tiesības manā valstī, kas ilgstoši cietušas no konfliktiem un netaisnības. Vai jūs varat pastāstīt, kam jūs veltījāt savu dzīvi? Mans darbs un centieni ir veltīti tam, lai nodrošinātu, ka katrs cilvēks Angolā var dzīvot brīvi un godīgi, neatkarīgi no viņu izcelsmes un piederības. Es esmu centies rast risinājumus, veicot miera sarunas, veicinot dialogus un aizstāvot tos, kuri cieš no vardarbības un netaisnības. Un ko priekš jums nozīmē Saharova balva? Saharovas balva, ko es saņēmu 2001. gadā, bija liels gods un atzinības žests manam darbam. Tas parādīja, ka ar vienkāršiem, bet apņēmīgiem centieniem viens cilvēks var veikt lielas pārmaiņas. Man ir lemts kļūt par balsi tiem, kuriem nav balss, un par cerību tiem, kuriem nav cerību. Un mūsu pēdējais jautājums jums šodien, tad kāds būs jūsu vēstījums mūsu skatītājiem? Es ticu, ka miers un taisnīgums ir iespējams, un es turpināšu strādāt, lai šī ideāla piepildītos ne tikai Angolā, bet visā pasaulē. Paldies, ka klausāties manu vēstījumu, un lūdzu, sekojiet līdzi cilvēces tiesīgumam. Jā, fantastiski atbildi. Mēs tiešām ceram, ka jums viss izdosies. Paldies par jūsu atvēlēto laiku, un mēs atgriežamies studijā. Paldies mūsu kolēģim un Saharova balvas ieguvējam Kamveņu. Un tiekamies rītvakar!